Venceu 3, venceu 3. Venceu 3.
Labrīt visiem šajā svētdienas rītā. Mēs esam sanākuši kopā, lai pielūgtu Dievu, un šī ir pirmā svētdiena ciešana, jeb gaveņa laikā. Lūdzu, ievērojiet, atcerieties, ka mēs ciešana laikā nedziedam Alleluja, bet Amen mūsu dievkalpojumā. Good morning to all on this first Sunday in Christian calendar, our church calendar of Lent. We remind you that we do not sing Alleluia during this Lenten season, but we do sing Amen. We've come together for worship this morning. Labrīt arī visiem, kas ir klāt ar mums Zoom šajā svētdienas rītā. Mēs sāksim mūsu dievkalpojumu ar pirmo dziesmu. Tā ir 78. Tiem, kam ir dziesmu grāmatas lapiņās. Klints, kur tveros, glābējs cēls. Klints, kur tveros. Piecelsimies. Ar vārdiem no 91. Psalma lūgt jums teikt vārdus biezā drukā. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. I thought in Him my trust. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums, visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tev pasargāt visos tavos ceļos. Par lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīs jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ
Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās. Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti un arī grēki izzēsti. Tāpēc zemosimies Dieva priekšā visi no sirds tā lūgtami. Visu spēcīgais Dievs un žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Mēs Tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs varam Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, tad sekojiet Kristus pavēlē, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. And God, who is rich in mercy, loved us even when we were dead in sin, and made us alive together with Christ. By grace you have been saved. In the name of Jesus Christ you are forgiven. Almighty God, strengthen you with the power through the Holy Spirit, that Christ may live in your hearts through your faith. Amen. Tas jērs, kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Tas kungs, lai ir ar jums. May the Lord be with you. Lūksim, let us pray. Kungs Dievs, Tu, kas reiz vadīji savu tautu caur tuksnesi un ievedi apsolītajā zemē, mēs Tevi lūdzam, vadi savu draudzi, lai sekojot savam pestītājam, ejam caur šīs pasaules briesmām uz nākamo laikmeta godību. Caur viņu mūsu kungu, Jēzu Kristu Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. O Lord God, You led Your people through the wilderness and brought them to the promised land. Guide us now, so that following Your Son, we may walk safely through the wilderness of this world toward the life You alone can give, through Jesus Christ, our Savior and Lord, who lives and reigns with You and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Paliksim kājās, klausīsimies lasījumu no
Lukas evaņģēlijs, ko mums lasīs Velta. The Gospel of Luke will be read in Latvian. The English text is in our leaflets. Svētīgs tas, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Evaņģēlija lasījums ir no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Bet Jēzus, svētā gara pilns, devās prom no Jardānas. Gars viņu veda tuksnesī, kur 40 dienas velns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko neēda, un, kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Tad velns viņam sacīja: ja tu esi Dieva dēls, saki šim akmenim, lai tas top par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja: ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad velns viņu uzveda augstā kalnā un vienā acu mirklī parādīja viņam visas pasaules valstis. Velns sacīja: es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots, un, kam vien gribu, es to dodu. Ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsi, tas viss būs tavs. Jēzus viņam atbildēja: ir rakstīts, pielūdz kungu, savu Dievu, un viņam vien kalpo. Tad velns aizveda viņu uz Jeruzalemi, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, meties no šejienes lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Bet Jēzus atbildēja: ir teikts, nekārdini kungu savu Dievu. Beidzas kārdināt, velns līdz savam laikam atstājās no viņa. Āmen. Mēs tagad apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības vārdiem. Let us confess our faith with the Apostles' Creed. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvot un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūdzu, apsēžieties. Un dziedāsim mūsu nākamo dziesmu, Kā es Dievu neslavēšu, tā ir 154. dziesma.
Paliksim sēžot. Spredeļs šodien ir bāzēts uz Pāvila 2. vēstules korintiešiem 5. nodaļā. Mēs lasām no 16. līdz 21. pantam. Today, the gospel reading I've chosen from Paul's second letter to the Corinthians, and it's not a very long text, so I'm going to be reading it in Latvian, then I'll read it in English again. Tā kā no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi, ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskait cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauc caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Amen. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Amen. Mīļais Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, kas ir mūžīgā patiesība. Amen. Mēs nu pat dzirdējam šo tekstu latviešu valodā un angļu valodā. Kurā valodā šis teksts ir oriģināli uzrakstīts no Pāvila? Kāds ir? Grieķiski, jā, ļoti labi. Es seminārā man bija jāņem veseli 2 kursi grieķu valodā. Tas bija ļoti grūti. Un tā bija tāda bibliska grieķu valoda, un bija jālasa, bija jāloc, bija jātulko teksti. Un es šorīt vēlos jums nolasīt 20. pantu no mūsu lasījuma grieķiski. Bet es neesmu šo darījis. Es bišķi praktizējos tagad pirms, bet ir bijis kāds laiks, es mēģināšu, bet pa priekš Latvijas, lai mēs dzirdam. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauc caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. I'm going to be reading this text from 2 Corinthians now, the 20th verse of the 5th chapter in Greek. Hyper Christu uan presbyumein, hos tuo theo parakalontus di hemon diomenta hyper Christu katalagate to theo. Amen. Kā tas izklausījās? It's all Greek to you? Jā, tā apmēram. Es nedomāju, ka es to izdarīju perfekti, bet jūs dzirdējat mazliet šo valodu, kurā Pāvils, protams, rakstīja šīs vēstules. Šodienas tēma
mūsu dievkalpojumā, mūsu lasījumā šeit no 2. Pāvila vēstules korintiešiem. Mēs dzirdam šo pantu, ko es jums nu pat nolasīju grieķiski. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs saukt caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Ļoti spēcīgi vārdi, man šķiet, kur liek mums ļoti daudz pārdomāt. Un jautājums tad mums rodās pēc dzirdot šo tekstu, ko tas nozīmē būt par Kristus vēstnieku šajā gadā, 2025. gadā pēc Kristus dzimšanas, mūsu draudzēs, Svētā Andreja un Svētā Jāņa draudzēs, mūsu latviešu sabiedrībā, mūsu pilsētā Toronto vai GTA, kā varētu teikt, mūsu valstī Kanādā un plašā pasaulē. Mēs mazliet padomāsim par vēstniekiem. Agrāk mēs, kā tekstā ir rakstīts, mēs lietojam vārdu latviski sūtnis. Vai jūs atceraties šo vārdu? Latvijas Republikai bija sūtņi. Tagad mēs lietojam to vārdu vairāk vēstnieks. Vai kāds atcerās kādu varbūt ievērojamu Latvijas vēstnieku? Tas bija Latvijas Republikas vēstnieks vai sūtnis. Savā laikā bijuši kādi Kanādā, protams. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka vienmēr bija viens Latvijas Republikas sūtnis Vašingtonā, pat okupācijas gados. Un cik svarīgi loma šim sūtnim bija. Kā es domāju arī par sūtņiem vai vēstniekiem, man nāk prātā viens man vārda brālis, vai kāds zina, vienu ievērojumu ANO ģenerālu direktoru, vai arī viņš arī bija Zviedrijas vēstnieks ANO vairākus gadus pirms viņš kļuva par ģenerālu direktoru. Kā sauc šo, par kuru es runāju? Dags Hammarskjöld, jā, tātad viņam tieši, es ļoti priecājos, ka mums ir tie paši vārdi. Un viņš bija īpašs viens ANO ģenerāla sekretārs, pazīstams ar savu spējām miera darbā, īpaši Āfrikā. Diemžēl viņš traģiski aizgāja mūžībā vienā lidmašīnas katastrofē pār Niģērijas. Bet viņam ir daži vārdi, ar ko viņš ir slavens. I'd like to read you a few quotes from the former UN Secretary General Dag Hammarskjöld. God guides me as an ambassador. God is good. God does not die on the day when we cease to believe in a personal deity, but we die on the day when our lives cease to be illumined by the steady radiance, renewed daily of a wonder, the source of which is beyond all reason. Our work for peace must begin within the private world of each of us. To build for man a world without fear, we must be without fear. To build a world of justice, we must be just. Cik spēcīgi vārdi īpaši šajā pasaulē šodien, ja mēs domājam par visām lietām, kas notiek mums apkārt. Un esmu domājis par šo, kad es atgriežos pie šī teksta, kad viņš ir paredzēts, par šo vārdu sūtni vai vēstnieku. Es domāju par dažādiem vēstniekiem, kā Dag Hammarskjöld, par kuru es jums nu pat mazliet pastāstīju un lasīju. Un es jautāju jautājumu, kas ir vēstnieks? Un es gribētu likt priekšā, ka vēstniekam ir 3 īpašības un 3 uzdevumi. Pirmais, vēstniekiem ir ļoti ievērojama pozīcija. Ļoti svarīga un ļoti ievērojama pozīcija. Otrais, vēstnieks ir valdības personīgais pārstāvs. Vēstniekam ļoti svarīgi ir sekot šim uzdevumam, mēģināt neizteikties personīgi, kādreiz to dara, mēs esam to dzirdējuši īpaši pēdējā laikā, bet viņš pārstāv kaut ko
valdību no valsts, kuru viņš pārstāv. Un trešais, viņiem ir ļoti jāpārzina, kā es minēju, valdības uzskatus. Viņam ir jārunā tādā veidā, kas atspogļo valsts vēsts. Un sev parādīt arī tādā veidā, kas rāda godu gan viņa valstī, gan valstī, kurā viņš, kā piemēram, ir vēstnieks citā valstī. Tātad šie 3 punkti, ko es jums nu pat minēju par vēstniekiem, mēs ejam tagad tālāk, iekš mūsu teksta, un es jautāšu vēl vienu jautājumu, kas ir Kristus vēstnieks? Mēs saprotam, kas ir laicīgais valstīs, šodien pasaulē, vēsturē, bet kas tieši ir Kristus vēstnieks? Un Pāvils tieši runā par to mūsu lasījumā. Ko tas nozīmē arī mums katram mūsu draudzēs būt par Kristus vēstnieku? Mums jāapskatās mazliet arī kontekstu no mūsu lasījuma šodien. Mēs saprotam, šī ir viena no Pāvila īstenībā neapstrīdētām vēstulēm, es par to runāšu prezentācijā vēlāk, ko Pāvils raksts vienai draudzei, Korintas draudzei, korintiešiem, un svarīgi ievērot, ka šis ir otrā vēstule, ko viņš raksta korintiešiem. Un korintieši, viņš raksta šīs vēstules, jo ir konflikti Korintas draudzē. Tur ir frakcijas, mēs varētu teikt, domstarpības, konflikti un arī zināmā veida strīdi šajā draudzē. Un Pāvila galvenā vēsts mīļiem korintiešiem ir par izlīgumu. To mēs dzirdam. Izlīgumu savā starpā, izlīgumu ar Dievu, bet īpaši viņš uzrunā izlīgumu draudzē, konflikti, kas notiekās. Draudzēs parasti nav konflikti, vai ne? Es domāju, visām ir bijuši. Kā jūs zinat, mēs praktizējam miera sveicienu dievkalpojumos. Man kādreiz ir jautāts, kas tad ir tā nozīme, un es gribētu mazliet ar jums dalīties par to šajā rītā, ka mēs sveicinām viens otru miera sveicienu tieši pirms svēto vakarēdienu. Protams, tas ir, lai sveicinātu, lai teikt miers ar tevi, lai sadraudzībā būtu kā kristīgi brāļi un māsas, bet tur arī ir kaut kas dziļāks, kad mums ir jānāk pie svētā vakarēdiena izlīguši, kā brāļi un māsas, vienprātībā. Un ja gadījumā kādam ir konflikts savā starpā ar kādu šeit, draudzes laikā, kad pirms iet vakarēdienu, tad, protams, nav iespēja ar šo miera sveicienu visu izrunāt, bet varbūt vienkārši sacot miers ar tevi, tas ir pirmais solis, teikt miers un tad doties pie vakarēdienu. Jo pie vakarēdienu draudz nāk kā viena kristīga ģimene, piedot, gatavu kalpot un doties, atjaunot tālāk. Pāvils runā par to, ka mēs arī paliekam par jaunu cilvēku viņa vēstulē. Ar šo izlīgumu mēs esam atjaunot kristieši. Un, kad mēs esam atjaunot Kristu, mēs paliekam par Dievu vēstniekiem šajā pasaulē un esam arī aicināti kalpot. Mazliet vairāk par kontekstu, par vēstniekiem tajā laikā. Un es gribētu, kad ir rakstīta šī vēstule, es gribētu jums lasīt kaut ko angļu valodā no HarperCollins Bible Commentary. At this time in history, Roman provinces were governed either by the Roman Senate or the Roman Caesar. When a province was peaceful and serene, it was ruled by the Roman Senate. But when a province was filled with conflicts and confrontations, factions and frictions, then the divisive province was governed by a personal representative of the Roman Caesar, and that personal representative was called an ambassador, viens vēstnieks. Un tā tas bija ar šiem
pirmiem kristiešiem. Viņus Pāvils uzsauc par miera vēstniekiem, mieru un izlīgumu vēstnieki, un lai savā starpā izlīgt šos konfliktus, domstarpības šajā draudzē. Šis vārds vēstnieks bija romiešu vārds, un viņš bija pazīstams romiešu pasaulē. Un tur ir zinām vārdi, kas nebija pazīstami ebrejiem, ko viņi īstenībā nelietoja. Un divi tādi ir šis vēstnieks tieši šajā kontekstā, un otrs ir adopcija, būt adoptētam. Un šie vārdi nebija lietot vecā derībā, bet viņi bija pazīstami Romas pilsoņiem un šajā pasaulē. Tātad kristiešiem mēs esam saukt par vēstniekiem, miera un izlīguma vēstnešiem, dodoties pasaulē, kur ir vajadzīgs miers un izlīgums. Un mēs esam arī atgādināti, ka mēs esam adoptēti Dieva bērni. Un kristībās mēs tiekam adoptēti kā Dieva bērni. Mēs saņemam piedošanu, mieru un arī aicinājumu kalpot. Jo, kā mēs zinām, pēc Jēzus kristībām, tad viņš arī sāk savus gadus tieši kalpošanas lomā. Ja mēs prasām vēl vienreiz, kas tad ir Kristus vēstnieki? Es gribu jums atgādināt 3 lietas. Lai būtu viens Kristus vēstnieks, tas ir ļoti liels gods, un tā arī ir privilēģija. Otrā kvalitāte būt par vienu Kristus vēstnieku ir, ka mums tas ir jādara visos apstākļos. Mēs esam personīgi Kristus vēstnieki visās situācijās mūsu dzīvēs. Un trešais ir viena kvalitāte no viena Kristus vēstnieka, ka viņam ir jāsako, kā es jums devu šo piemēru par valdībām, bet viņam ir jāsako, es lietošu to angļu vārdu, party line, jāsako labo vēstu, mācības no Jēzus un jādalās tās tālāk. Es beigšu ar jautājumu, kā jūs sev redzat, kā Kristus vēstnieku mūsu pasaulē? Just a small recap of English from our reading from Paul's second letter to the Corinthians. What is an ambassador? We heard this verse about being ambassadors of Christ, for Christ. What is an ambassador from your point of view? And I talked about it being an honored position, and that we are also always personal representatives of Jesus Christ in all situations, in all circumstances. Furthermore, what is an ambassador? We know the message that we speak, the gospel of our Lord Jesus Christ. And today I end with this question: what does it mean for you to be an ambassador of Jesus Christ in your situation, in this year of 2025, in the world where there are many divisions, there are also false truths, conflict, and taking into consideration, how are you an ambassador of Christ in our city, in Canada, in our congregations of St. Andrew's and St. John's, Svētā Andreja and Svētā Jāņa draudzēs? Amen. Let us be in meditation about this question of us being ambassadors of Christ as we listen to David's play.
mēs dziedāsim mūsu nākamo dziesmu, ļoti piemērot ar mūsu tēmu Sūti savas draudzes laukos. Tā ir 232. dziesma. Šam prieks, ka mēs esam sanākuši šajā rītā. Mēs, protams, mainījām pulksteņus uz priekšu 1 stundu, vai kāds aizgulējās mazliet? Neviens nesaka, mums daudziem ir tie gudrie telefoni, ka tas gandrīz nav. Tas ir vienmēr telefons mainās, un mēs zinām, cik ir pulkstenis. Man nāk prātā no bērnības, nezinu, cik no jums atcerās prāvest Vojtkus. Viņš ir mans bērnības mācītājs, un lieldienu dievkalpojumā atceros, ka mēs ieradāmies dievkalpojumā, domājam, ka bija pirmā dziesma, bet bija pēdējā dziesma. Viņš tur stāvēja. Man ir tāda atceros manā prātā, kā prāves Vojtkus strādā. Stāvēja un mēs ienācām, bet tagad mēs tiekam laikā. Varbūt kāds vēl ieradīsies un varēs ar mums būt kopā uz, ko mēs gaidām pēc dievkalpojuma. Pusdienas, un vai kāds kaut ko sasmaržo? Jā, man šķiet, mēs sasmaržojam tādas lietas kā kiplokus,
sīpols, varbūt cits lietas, savlaki, eiro. Tātad šodien mūs gaida, ko Andrija Daudzdāma komiteja gatavojas grieķu pusdienas. Man šķiet, viņas būs brīnišķīgas. Un arī lejā ir kādu pārsteigumu mums visiem, ko jūs redzēsiet. Tātad, un arī būs man prezentācija par apostolu Pāvilu. Tā būs PowerPoint prezentācija, tātad visi ir mīļi aicināti uz to. Uz nākamā nedēļā mums stāv priekšā viens muzikāls svētbrīdis. Trešdien, šonedēļ 12. martā, lūgšanas par taisnību, brīvību un mieru. Ja jūs atceraties, ka mums bija teizēji svētbrīži, šo vadīs mācītājs Girts un muzicēs Anita Gaida, Marija Thorburn, Alberts Svītols, Dāvids un arī Juris Kenings. Tātad viss ir mīļi lūgt. Tas ir 6:30 vakarā. Un nākamais dievkalpojums, protams, 16. martā šeit baznīcā. Paldies visiem, kas kalpoja. Paldies mūsu permendrei Lindai, lasītājai Veltai un arī Dāvidam par spēlēšanu un Beatai par tehnisko. Mums ir arī divas pieminēšanas šodien. Mēs pieminam svētā Andreja draudzes locekli Intu Čerbakovu, kura aizgāja mūžībā 26. februārī. Mēs arī pieminam šajā rītā Katrīnu Vindigis, kura aizgāja dievmierā 28. februārī. Pieminam šos cilvēkus ar vārdiem no Jāņa evaņģēlijas. Mieru es jums atstāju, savu mieru es dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūs sirdis, lai neizrūkstās un neizbīstās. Āmen. Lūk, mums piecelties. Šodien mazliet savādāka draudzes lūkšana. Es jums lasīšu Pāvila lūkšanas no jaunās derības, gan no romiešu, korintiešu un filipiešu vēstulēm. Un es gribētu, lai jūs prātos, ka mēs lūdzam, iedomājieties, ka Pāvils uzrunā mūs ikatru šeit šodien. Būsim lūkšanās tagad. Vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, ka jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Dievs viņam ar savu garu, es kalpoju caur viņa dēla evaņģēliju. Ir mans liecinieks, ka es pastāvīgi jūs paturu savās aizlūgšanās, vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos mani ceļi, atnākt pie jums. Kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizbidinām ir viņa ceļi. Kas gan ir izzinājis kunga prātu, kas viņam ir bijis padomu devējs, kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatzina. Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss, viņam ir gods un slava mūžīgi. Es lūdzu, lai jūs mīlestība ar vien vairāk pārplūst atzīšanā un dziļā sapratnē, lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu sirdskaidri un neievainojami Kristus dienai, pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai. Priecādamies cerībā, izturēdam ciešanas, pastāvēdami lūkšanās. Bet izturības un mierinājumu Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatot Kristu Jēzu, tā ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodināt Dievu un mūsu kungu Jēzus Kristus tēvu. Lai cerības Dievs jūs piepild ar prieku un mieru ticībā, un jūs svētā gara spēkā kļūt pārpilni šajā cerībā. Nezūdaities nemaz, bet jūs lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.
un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūs sirdis un domas Kristu Jēzu. I always thank God for you because of his grace given you in Christ Jesus, for in him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ, is our Lord, and he is faithful. Praise be to God and the Father, our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from our God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in your patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Praise be to God, the Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us to be adopted as his sons and daughters through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given to us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, and he lavished on us with all wisdom and understanding. Pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ Jesus, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Let us pray with the words that Jesus has taught us, the Lord's Prayer. Lūksim ar Tēvres vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. And Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, bless you now and forever. Tas kungs, lai tevi svētī, lai tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi, un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi, un lai dod tev savu mieru. Amen. Paliksim kājās, vai kā jums ir ērtāk, un šajā ciešana laikā, kā pēdējo dziesmu, mēs dziedam tavās pēdās iet. Tā ir 96. dziesma mūsu dziesmu grāmatās ar Aleksandra Veinberga vārdiem.
un ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. And go in peace and serve the Lord.